Esiet sveicināti Čangalienā 7. izstādē Gada tirgus Izvēlies piebalgu. Galveno piebalgas runas vīru, Laimi Šāvēju, svinīgās tirgus izstādes atklāšanai Izvēlies piebalgu. Un tad labdien, Jaunpiebalgas valstī! Sveicu visus tirgus dalībniekus, viesus, pircējus, pārdevējus. Šodien mēs tiekamies 7. reizi. Man prieks, ka katru gadu šis pasākums kļūst populārāks. Kad to atzīst gan tirgotāji, gan tirgus apmeklētāji. Un, protams, tirgus Piebalgā, tas jau nav tikai tirgus. Tas ir saistīts ar to, ka mēs glabājam, kopjam arī mūsu senču kultūras tradīcijas. Un tāpēc šodien arī ir daudz aktivitātes, ko tirgus apmeklētājiem baudīt. Gan radošās darbnīcas, gan senteju tradīcijas. Tā kā novēlu jums šo dienu jauku. Un vēl gribu teikt paldies tiem, kas šodien uz tirgu nav pirmo reizi, kas nav otro reizi, bet kas jau ir 3. reizi un vairākas reizes. Jo tās jau ir tradīcijas, tā nav sagadīšanās, un tādu mums ir daudz. Lai jums jauka šī diena, un uzskatu tirgu par atklātu. Vēl norā stiprus un skanīgus vārdus teikt mūs ir pagodinājis izsenis zināmais Piebalgas gara gaismas vairotājs, materiālo labumu vairotājs Jānis Dūklava kungs. Mēs jau tādā aptetanī laukumā pa vidu, labdien visiem, gan tāliem viesiem, gan tuviem viesiem, gan pašiem tautiešiem. Es gribēju teikt tā, ka man liels prieks, protams, ir par to, ka es redzu, ka katru gadu mūsu pasākums kļūst arvien plašāks un plašāks. Un par to, protams, jāpasakās mūsu novada tagad jau, es jau gribēju teikt, pagasta vadībai un novada vadībai, ka šī tradīcija tiek kopta. Un es gribētu teikt, ka mums visiem par to liels prieks ir, jo pie mums ciemos, kā es dzirdu, brauc arvien vairāk un vairāk arī mūsu viesi no tuviem un tāliem novadiem. Nu, protams, arī mums pašiem ir forši sabraukt kopā, uzsist kādu klačiņu, ieraudzīt tos ģīmjus, ko kādu gadu neesam redzējuši, parunāties gan par darbiem un nedarbiem, paslavēt vienam otru, pakritizēt vienam otru, nu kā jau kārtīgā gada tirgu nākas. Arī pamieloties ar miestiņu, ar dažādiem gardumiem, paskatīties mūsu meistaru darbus, izstādēs. Tā kā man te teica kolēģi, ka viņi visi bijuši baznīcā, pielūguši, lai šodien, ja līsta ļoti maz, es ceru, ka tā arī notiks. Lai visiem priecīgi svētki. Paldies! Kā jau visiem zināms, ka tā gara gaisma nāk no Piebalgas un iet uz augšu pie tā mūsu labā dieviņa tētiņa, tad arī visi vidzemē skatās uz piebaldzēniem, vācās no viņiem, daudz vēro, mērī, kā jau mēs zinām. Un mūs šodien ir aplaimojusi Vidzemes plānošanas, kā tā nu bija, reģiona attīstības padomes vārdā Guna Priede Kalniņa, kuri ar gudru ziņu paņēmuši ir Piebaldzēnu to domu, kad visi ceļi ved uz augšu, jo Piebalgā, kā mēs redzam, visi koki aug uz augšu, visi cilvēki aug uz augšu, kur vien skatāmies, viss tik uz augšu. Nu tad tā, Guna, lūdzu vārds. Vai, mīlīši, jūs man dzirdat? Kāds ir Vidzemes logo? To arī visi zina. Vidzeme, ceļš ved augšu. No Piebaldzēniem mēs ņemam to labāko piemēru, jo šodien es redzu, ka visi pasaules kultūras, vēdera, dvēseles un gara labumi ir sabraukuši te. Valdības vīri arī noteikti būs. Daži jau it kā manām.
Tātad visas labās lietas lielākā vai mazākā mērā noteikti sākas no piebalgas. Un mēs esam piemērs ne tikai Vidzemē, bet pasaulē. Un es novēlu jums veiksmīgu dienu. Es ar tā kā palūdzu spīguļo saulīt. Ja mēs visi tā klusiņām palūksim, būs fantastiska diena gan garam, gan dvēselei, gan miesas kārībai. Veiksmīgu jums dienu! Šis tirgus jau nebūtu nekāds tirgus, ja nu neatnāktu mūsu gaišība Ķenča kungs, kurš nu ir tas runas vīrs, kurš allaž ir pratis būt godīgs pret sevi un citiem tautiešiem, celt godā piebalgas tikumus un netikumus, pratis pasmieties par tiem un tos jautrā jokā pārvērst. Nu tad gandrīz vai tirgus svinīgās atklāšanas galavārds pašam ekscelencei Ķenča kungam. Galos, kā sasvarīja. Tā nu, kā sacīt jāsaka, sirds mīļie tautieši. Tā nu atkal tiekamies Piebalgā. Un ja, kā sacīt, tiekamies Piebalgā, tad tiekaties arī ar mani, jo es, kā sacīt, ešu Piebalgai mūžīgā piedala no viena gala līdz otram. Aplausējam! Ak, tu žēlīgais Dievs, tad tu nu pats redzi, ka akali atnākusi tā tirga diena, bez kuras Pievaldains tāpat kā bez maizes kumāsa nekad nevarēsi iztikt un dzīvot. Jo tirgs ir tā reize, kur, kā sacīt, vari sapirkties gadam visu to, ko kāro mute un varu, kā sacīt, izvirzīt goda kārtā. Un tāpat žēlīgais Dievs un debes Tēvs, ja tu piedomā, ka jau pamalē tuvojas rudeja un ziemas daļa, tad nu gan, kā sacīt, nevienam nevajadzētu savu naudu, kā sacīt, tiešā vārdas dziļumā, bet vilkt no tās, kā sacīt, ārā un pirkt visu to, ko kāro sirds un prāts, jo lai atkal, kā sacīt, līdz nākošam tiksamies Pievalgā, var izdzīvot paticībā no viena gala līdz otram. Esat mīļi sveicināti, kā sacīt, visi pirkt un pārdot kārotāji. Pievalgā nekad nav trūcis labu mantu, jo Pievaldzēts pats ir amata meisteris no viena gala līdz otram, un arī runāšanas meisteris. Tas nu būtu es, kā sacīt, bet pārējie, kā sacīti, darba darītāji. Pievaldzēnam nekad nav pieticis ar to, kā sacīt, zemē izaugušo, jo, kā sacīt, jūs jau zināt, ka tā ražība nav bijusi tik liela, lai paticībā dzīvotu. Tādēļ arī Pievaldzēns ir meisteris no visiem amatiem. Un vismīļākie sveicieni, kā sacīt šodien, visiem, kā sacīt, tālumniekiem un tuvumniekiem, kas ir tikpat lieli meisteri visās darīšanās un amatos, kā jau Pievaldzēni. Lai jūs visiem, kā sacīt, tas naudas maks tērējas, jo nav jau liela, kā sacīt, labestība naudu sakrāt un no sevis kopumā turēties, bet šodien, lai visi, kā sacīt, ēstu to smekīgāko un vēlāk, kā sacīt, izbaudītu gara gaišumam Paula kunga koncerta daļu. Ķenča kungs uzstājās ar pirmo runu Piebalgas tirgū. Un tad, nu kā nu redziet, tie visi, kas prot rēķināt, jau plaudē un saprot, ka šinī gadā ir tāda gada diena, ka Ķenča kungam viņa jaunajā veidolā un ādā ir apritējuši 40 gadi. Tā tā galvenā lieta, kas šodien mums jāatcerās. Un tad nu sveiksim Ķenča kungu ar lielām urravām un bravo saucieniem. Urra! Galvenajam Piebalgas runas vīram. Nu, ko te daudz runā?
runāsim. Nu 40 gadu visi esam ņēmuši. Nu tad vienreiz arī dosim. Viens devējam atdodām. Enča kungam ir aizkustinājuma asaras, ir prieks un līdzsmība viņa sirdī. Latgaviešiem priekšroka! Droši aplaudējam dūšīgi leca tautieši, dūšīgi leca. Paldies muzikantiem! Paldies tautiešiem! Un apgājiem! Kam strauji puksīs, tā zvejniece jau
tevi sveicam, mēs saneram kopā, jo tu laimīgs tauts. Un dzintara jūra, mūsu laimīgais šauts. Mēs saneram kopā, jo tu laimīgs tauts. Un dzintara jūra, mūsu laimīgais šauts. Nāc un dejo. Cik daudzi mūži saplūst piebalgā, daudz iedvesmas un ilgas piebalgā, kur ļaudis smējas tā kā avotā. Tu mirdzi ielejā, mana jaun piebalgā, ar tevi sadarās un elpo gauja. Šo skatu ieraugot no viņu kalna, ik viens tevi atpazīst, āž no jauna, ar bērna atmiņām un senču teikām, kas nezūd pasaulē mūsdienīgā steigā. Šo skatu ieraugot no viņu kalna, ik viens tevi atpazīst, āž no jauna. Piebalgā, cik daudzi mūži saplūst piebalgā, daudz iedvesmas un ilgas piebalgā, kur ļaudis smējas tā kā avotā. Kad Jāņu vakarā pamatā līgo un ugunskuri pār kalniem spīgo, šo skatu ieraugot no viņu kalna, ik viens tevi atpazīst, āž no jauna. Tu redzi tālumus, dūma kā tīklus, tie atnes piebalgai jaunus rītus. Šo skatu ieraugot no viņu kalna, ik viens tevi atpazīst, āž no jauna. Piebalgā, cik daudzi mūži saplūst piebalgā, daudz iedvesmas un ilgas piebalgā, kur ļaudis smējas tā kā avotā. Piebalgā, cik daudzi mūži saplūst piebalgā, daudz iedvesmas un ilgas piebalgā, kur ļaudis smējas tā kā. Katrs ķeblīts par lapu. Parādīšu, ka var arī uz viņiem droši sēdēt, ar kājas likt krustā, atklāst cepuri atpakaļ.
Ar upeņu pussausais. Laimis šāreiz ir darinātājs. Pats lielākais piebalgas runas vīrs. Šobrīd. Stāsti, kā tev gāja šito grozu pildot? Šo grozu pildot man gāja ļoti viegli. Es jau domāju, ka man panākumi būs tikai pie vīriešiem. Vēl. Bet izrādās, ka panākumi bija arī pie dāmām tirgotājām. Es dabūju grāmatiņu no Valkas, lielvārdes dabiskos kosmētikas lūpu balzāmu, alīdas kafiju, gulbenes konditorijas cepumus, zeķes adītas gan ar mašīnu, bāla krūzīti no Rīgas, šīs koka karotītes no, piedodiet, drustu ziedputekšņi medu, 3 mālu kombinācijas miltenes gulbenes veidojums, dēlītis vārīts eļā, lai klapējot gaļu skaitas nelec acīs, skrīveru gotiņas, jā, tie ir gulbenes cepumīši, vizītkarte no, neatceros arī no kā, bet katrā ziņā ir ābolu vīns, kā man tas patīk, ražots gulbenes pagastā Jaunsāmeros. Un piedodiet tie tirgotāji, kas nav pieminēti, bet pats gros arī nāk līdz. Jā, ir ļoti, ļoti skaistas dažādas Piebalgā uz vietas gluži nedabūjamas lietiņas. Un tā, komisijas cildinājums. Piebalgs prece 2012 un monēta ar numuru 007. Kategorijā pakalpojumi un saņem valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību certifikācijas un testēšanas centris. Komisijas cildinājums. Piebalgs prece 2012 un monēta ar numuru 008 kategorijā amatnieki. Saņem Aivars Dalderis. Piebalgs prece 2012 un monēta ar numuru 009 kategorijā mājražotāji. Un to saņem Lautavas valsts pārstāvis Kristaps Zārdiņš. Cildinājums. Piebalgs prece 2012. Monēta ar numuru 010. Kategorijā uzņēmumi. Tad visnopietnākie tirgus dalībnieki saņem Sija Vendene furnitūre. Kas grib baudīt maestro Paula muziku, tie dodās uz estrādi, pēc estrādes atkal atpakaļ uz tirgus un atkal baudām un vakarā uz Zaļumballi.